Šķirstot savus pierakstus, šajās dienās manu uzmanību piesaistīja kāds sapnis, kurus es esmu pierakstījusi. Parasti es sapņus pierakstu uzreiz, kā es pieceļos no rīta, un es to esmu pierakstījusi 2022. gadā augustā, un šis sapnis bija, ka es biju Ukrainā kādā draudzē, bet pirms es šo sapni nolasīšu, es izlasīšu vispirms no Joēla grāmatas, no 3. nodaļas, kur ir tādi vārdi, un tad notiks, ka es izliešu savu garu pār visu miesu un radību, un jūsu dēli un jūsu meitas pasludinās nākamās lietas, jūsu vecie redzēs atklāsmes sapņos, bet jaunie redzēs parādības, arī pār kalpiem un kalponēm es izliešu tais pašās dienās savu garu, es parādīšu brīnuma zīmes pie debesīm un virs zemes, asinis un uguni un dūmu mākoņus. Saule pārvērtīsies tumsībā, un mēnesis asinīs pirms nāks tā kunga, lielā un briesmīgā diena. Tad notiks, ka izglābs sevi ik viens, kas piesaugs tā kunga vārdu, jo Cijānas kalnā un Jeruzālemē būs glābiņš, kā to tas kungs apsolījis, un visiem pārējiem, ko tas kungs būs aicinājis. Amen. Tas bija tā kunga vārds no Joēla grāmatas 3. nodaļas no Bībeles. Un tātad es pāriešu pie sapņa. Sapnī es biju Ukrainā, kādā draudzē, divkalpojumā. Es sēdēju tur, pēdējā rindā, tādēļ es visu varēju ļoti labi redzēt, visu notiekošo. Cilvēku tur nebija daudz, rindās vien par retam cilvēkam, kaut zāle bija paliela, bet krēslu rindas bija pustukšas. Un sludināja tur kāda sieviete karsti, viņa sludināja, un viņa mācīja kā mācītājs. Un viņa mācīja, kā vajag ar izsaucieniem, es to esmu uzrakstījusi kak поддерживать mācītāju. Tas ir pa latviski tulkojot, kā atbalstīt mācītāju ar izsaucieniem. Un svētais gars mani sāka celt augšā, lai es eju runāt. Un tur es piecēlos un pateicu, ka es gribu liecināt šajā sakarā. Un es teicu, ka man svētais gars ir devis dāvanas. Sāku uzskaitīt kādas, bet neviens to negribēja dzirdēt, un sāka pa virsu manai runai klaigāt, un neko vairs nevarēja dzirdēt, ko es runāju. Tad dievkalpojums beidzās, un cilvēki atstāja telpas, bet iziet no šīs telpas nebija tik vienkārši. Tur sēdēja ļoti resna, dušīga sieviete pie durvīm un prasīja ziedojumu, bet tas vairāk izklausījās pēc samaksas, un viens latvietis teica man, nu iedod taču viņai to ziedojumu un izēj taču kā cilvēks no šejienes ārā. Bet es domāju sevī, kā, bet es taču jau kalpoju, un man vēl viņiem ir jāmaksā. Es jūtu, ka tas viss ir dziļi nepareizi. Es ieraudzīju, ka man makā ir 2 eiro un sīknauda, melnās kapeikas. Un es gribēju atdot tos 2 eiro, bet tad es paklausīju, ko manī iekšēji runā, un ka man nevajag dot tos 2 eiro, un es piedāvāju šai sievietei kaut kādus mazus suvenīriņus no plasmasas, lai labāk pārdot šos te plasmasas suvenīriņus. Jo tur pilns bija ar tādiem hlamiem, kurus viņa pārdeva, un tā sieviete prasīja, ko es tur darīju. Viņa prasīja, ko es darīju tajā draudzē, un es sacīju, ka es biju toaletē pie priekšnieces,
bet tā bija bērnu dārza direktore. Viņas kabinetā bija vairākas toaletes kabīnes. Bez viņas tur nokārtoties nevarēja, un tā es tur nokārtojos. Redzēju, ka direktorē nebija izvēles, un viņai mani bija jāpieņem savā toaletē. Un tad es izgāju ārā, un es tomēr tiku ārā no šīs baznīcas. Jā, ka šī sieviete man vairs nevarēja dušīgā sieviete aizturēt, kura vāca ziedojumus. Un es redzēju tur dažus cilvēkus, spēcīgus vīriešus ārā, kad es biju izgājusi, kuri neko nevarēja izdarīt. Ja viņi bija bezspēcīgi, bezpalīdzīgi, viņa raustīja šie vīrieši neziņā plecus, un viņi nezināja, ko darīt. Un tur bija tālāk viss izpostīts, tur bija viss nodedzināts, melns, klaišs lauks, un kareivji, kuri bija šo te postažu radījuši, viņi tur nodarbojās ar marodierismu, krievu kareivji tie bija. Un es redzēju, ka viņi ir savākuši mantas, un tās viņi nes no kara lauka, šīs salaupītās mantas prom, un es iekšēji sapratu, kad ir pazudis kara laukā kāds jaunietis, un es sapratu, ka man ir jāmeklē šis jaunietis, un es turpinu viņu iekšēji meklēt, kur varētu būt šis pazudušais jaunietis. Un es redzēju cilvēku bezpalīdzību visā šajā, kas notiek. Tas ir sapņa beigas, un tālāk es vēlos arī izskaidrot, ko Dievs man atklāja šo sapni pēc tam, kad es uzrakstījusi šo sapni, biju Burtnīcā. Man šeit arī ir skaidrojums. Tātad man šeit ir pierakstīts, ka no sapņa es sapratu, ka draudze nepieņem Dieva dāvanas. Katrs no mums ir Dieva dāvana. Vārdu sakot, draudze Ukrainā, kad nepieņēmu, ka tā nebija pieņēmusi tās Dieva dāvanas, kuras tur bija no Dieva. Un tas, ka šis cilvēks no Latvijas saka, lai es izēju kā cilvēks, samaksājot, noziedojot, tā kā tiek no manis tas gaidīts, tas nav pareizi. Es saprotu, ka tā dušīgā sieviete, tā ir korupcija, tā ir korumpētā vara, kura ir draudzēs, arī mamons, ja, kura pieprasa šo te maksu, un Ukraina tādā veidā ir pazudusi, tādēļ, kad tie negrib tiešām šīs te Dieva dāvanas, draudzēs, ka negrib Dieva dāvanas, bet labāk cilvēcīgās mācības, tie pieņem cilvēcīgās mācības. Jā, un man arī šeit ir rakstīts, ka arī Latvijā nepieņem Dieva dāvanas, bet grib, lai es esmu kā parasts cilvēks, bet mēs esam Dieva dēli un meitas, caur kuriem Dievs grib darboties. Un es redzēju, ka šis te jaunietis ir pazudis, un es sapratu arī, ka šis te jaunietis simbolizē mūsu nākotni, un tas, ka es meklēju, ka man ir jāsameklē šis jaunietis, tas arī simbolizē to, ka nākotne ir, bet mums ir jāmeklē to, kas tiešām ir pazudis. Tas ir jāmeklē, lai tas varētu atrasties. Un bez postīšanas arī nekas jauns nevar tikt uzcelts. Un Ukrainā ir valdījis šis te mācītāja kults, kas, es saprotu, valda arī Latvijā. Un kādā laika posmā tas ir labi, tas ir ok, ja, bet tas ir bijis konkrētam laika posmam. Ja, bet citi grib pārņemt to kā recepti un to grib kopēt.
ja mēs zinām, ka no Amerikas ir ienākušas daudzas mācības, ja, pie mums Latvijā, un daudzi vēl joprojām grib kopēt šo visu ņemt vēl joprojām par piemēru savās draudzēs, savās kalpošanās, un tie visu grib kontrolēt, jo tie domā, ka savādāk nekas nenotiek, nekas nevar notikt savādāk. Un no Ukrainas šiem notikumiem, kas tagad ir notikuši Ukrainā, arī mūsu Latvijas draudzes cilvēki varētu saprast un kaut ko mācīties. Un ir kādi mācītāji, par kuriem mēs daudzi ļoti labi zinām Ukrainā, kuri ir bijuši manipulātori, ja, un tie ir spēlējuši uz cilvēku sirdsapziņu, un tie ir izdarījuši dažādas manipulācijas ar cilvēku dvēselēm, un šie te cilvēki atdeva šiem te mācītājiem vairāk nekā tiem pienācās atdot. Vēl par šo sievieti dušīgo, jā. Un arī tas, kad bija mācītāja sieviete, jā, tas arī kaut ko izsaka. Pirmkārt man nāca prātā Jezabele, jā, jo Jezabelē ir kontrolējošs gars, tas, kurš nodarbojās ar demonisku kontroli. Tātad, jā, es kalpoju un man vēl bija jāpiemaksā. Un tie mācītāji, viņi ir tādi kā vietējie dieviņi, jā, plasmasas kristieši, kronēti neīstiem kroņiem. Jā, un tajā sapnī es arī nebiju uzrakstījusi, to es vēlāk biju uzrakstījusi, ja, kad to plasmasas figūriņu es iedevu, un viņa izskatījās melna, ja, melns cilvēks, un viņam bija kronis, ja, tādēļ es arī esmu uzrakstījusi šeit, ka tas ir kaut kas melns, kaut kas netīrs, tumsa, mācītājs kā dieviņš uzkundzējies visiem, un visu grib noteikt, ja, un tas tur ir arī darbojas šis te mamona garš, šī te resnā, tā vecene resnā, un tā kontrole, ja, aptaukojusies kontrole, grib izspiest visu no citiem. Jā, un es iedevu viņiem šo te plasmasas figūriņu ar kroni, ja, tādēļ, ja, kad es iedevu viņiem to, ko viņi, kā teikt, vēlējās, ja, jo tur tā pirkšana un pārdošana, ja, draudzēs, ja, un viņi, ar ko viņi krāmējās, ja, to es viņiem arī iedevu. Jā. Jā, šajā sapnī arī tika rādīts, jā, kad šī te Ukrainas problēma, tā ir bijusi šis te mācītāja kults un mamons, un es domāju, arī vajadzētu man krievvalodā ierakstīt šo te sapni, lai varbūt varētu arī ukraiņi dzirdēt šo sapni, un jā, lai tas kalpo par svētību arī tālāk citām tautām. Jo šis te viss ir ļoti svarīgi patiesībā, jo ļoti svarīgi ir draudzēji apzināties savas dāvanas, jo Dievs ir devis savas dāvanas draudzēji, draudzēji ir devis dāvanas. Tā, un vēl man šeit ir rakstīti tādi vārdi, viss beigsies uz zemes šīs, patiesībā man tāda dziesma bijusi, kādreiz iedota bija, nekas pāri nepaliks. Jā. Bet Dievs piepilda. Dievs ir tas, kas piepilda, un viņš ir tas, kas atjauno, viņš ir tas, kurš svētī, ja mūsu zemi caur savu vārdu, caur Jēzus vārdu. Un ja šo vārdu nepieņem, ja nepieņem Dieva dāvanas, to, ko Dievs grib dot, viss paliek tukšs, viss, kā teikt, to par drupām, un viss top izpostīts, vienvārds sakot, postaža. Es saprotu arī to, ka Dievs turpina klauvēt un meklēt savus pazudušos dēlus un meitas, un
vēlas arī atjaunot Ukrainu, un Dieva svētība tā ir patiesā svētība, un tas ir viņa vārds. Un viņa vārds, viņš ir radošs vārds, un viņš paceļ. Un draudzes ir pārvērstas par veikalu, kur lēti pārdot visādus hlamus, un viņi apmierinās ar šo lētumu, bet tas pazudina. Un mums nevajag nolaist šo te Dieva doto latiņu, nolaisties līdz parastu cilvēku līmenim, lai apmierinātu kāda prasības, ja, kāda uzurpatora prasības, ja, jo tauta būs aplaupīta, un mūsu bērni būs pazuduši, ja mēs apmierināsimies ar kaut kādiem lētiem piekariņiem. Dievs mums ir devis atslēgas, un šīs atslēgas, jā, atkal šeit ir rakstīts, ka šīs atslēgas ir Jēzus, un šīs atslēgas ir Dieva vārds. Ja kuras durvis Dievs atslēdz, tās ir atslēgtas, un kuras ir aizslēgtas, tās, kuras viņš aizslēdz, tās ir aizslēgtas. Un nekāds ļaunums neko vispār nevar tur izdarīt. Pretējā gadījumā arī mums, ja mēs nelietosim to, ko Dievs mums dāvājis ir, ja, arī mums, kā teikt, būs jācieš no tā paša. Un es ieraudzīju sapnī arī biju, šeit man tālāk ir rakstīts, kad ienaidnieks ir ļoti viltīgs, un es esmu šajā sapnī arī redzējusi kādu pazīstamu Latvijā, man pazīstamu kristieti, ja, un sapnī tika pateikts, ka viņš ir puskristietis. Šis te kristietis, viņš reālajā dzīvē iet harizmātiska rakstura draudzē, un es sapnī redzēju, ka viņš pilnībā nav ar Dievu, kaut gan es reālajā dzīvē domāju, ka viņš ir ļoti ar Dievu pat, ja, bet es sapnī redzēju, ka viņš danco itam, ka viņš klausa vairāk mācītājam nekā Dievam. Tas arī ir pie šīs te raksturīgās vēsts, kas iet cauri šim te sapnim, ka mums vairāk ir jāklausa Dievam nekā cilvēkam. Jā, un mēs esam Dieva kalpi, un mums nav jāpiedalās nekādā korupcijā. Ienaidnieks ir ļoti viltīgs, jā, bet mēs neesam nekādi plasmasas kristieši, ja, kurus var pierunāt darīt to vai šo. Neīsti. Mēs esam īsti. Mēs esam patiesi. Jā, un vēl šeit man teikts ir, kad kristieši, kad tie negrib klausīties Dievu vārdu, ja, tad, kad viņš tiem ir nērts, un tas ir pretrunā pastāvošai varai, ja, tai mīļajai, korumpētajai varai. Cilvēki nodarbojas ar korupciju, tie ir gatavi glābt viens otru, un tie nav gatavi pieņemt patieso glābēju, ja tie kļūst par upuri šai te pasaulīgai sistēmai, kura diktē savu modi. Un cieš jaunatne, cieš mūsu bērni, cieš mūsu nākotne, tā ir ļaunās rokās, tā ir korumpēta, un tā atpērkas ar naudu, lai tikai ir miers viņu dvēselēm, bet tas ir neīsts miers. Jā, un šeit man ir arī teikts, ka tā ir fake atmoda, tā tad neīsta atmoda, un tā nav atmoda, jā, tādēļ, kad tur bija ļoti maz cilvēku, liela zāle, un sapnī tur bija ļoti maz cilvēku, jā, tad cilvēki nevar atmosties pie šāda te režīma. Un tā nav īsta atmoda, tā nav paklausība, tā ir tieši otrādi nepaklausība. Tātad Dieva valstība tā nav ēšana un dzeršana,
mēs nevaram teikt miers, ja miera nav, ka ir karš, jā. Miers, viņš ir tikai svētajā garā. Mēs nevaram teikt, kad ir godīgums, ja godīguma nav, ja ir viltus, ja ar viltu panāk netaisnas kādas darbības veicot, panāk vēlamo, sev vēlamo, to, kas cilvēkam patīk, to, kas kārojas cilvēkam, to, kas ir miesīgums. Un te ir arī teikts, ja, kad Dievs grib lietot savas dāvanas, un viņš nevēlas feiku, viņš negrib šos te plasmasas kaut kādus nieciņus, negrib to veikalu, kas ir draudzēs, un kas beidzas ar izpostīšanu. Un arī tas, kad draudzēs notiek šī te paklausīšana šim te neīstumam, ja, jaunieši un iet bojā, un nākotne līdz ar to tiek apdraudēta. Un tas ir nenormāli. Ir jāsaprot, ka tas ir nenormāli, kad ir jānožēlo šīs te lietas nepareizās draudzēm, jo mēs nevaram apmierināties ar kaut kādu plasmasu, ar kaut kādu neīstumu, ja? Un mums ir jādod viens otram tikai un vienīgi patiesība. Mums ir jādarbojas ticībā uz Dievu, un mēs nedrīkstam iziet uz kaut kādu lētu kompromisu. Jo visā tajā zaudētāji esam ne tikai mēs, bet arī mūsu bērni. Un mums nevajag izpatikt cilvēkiem, jo ja mēs izpatīkam cilvēkiem un daram, ja tādā veidā, ja tad mēs ņemam dalību viņu pašu grēkos un mēs grēkojam līdzi, un mēs tad esam pazuduši līdzi. Lai Dievs ir žēlīgs, kad mūsu bērni nāk pie Dieva, un lai tie nepazūd ienaidnieka izpostītā kara laukā. Un mums nevajag pakļauties korumpētiem mācītājiem, korumpētai šai sistēmai. Un pakļauties tam neīstumam. Tādēļ mums ir patiesi jānožēlo grēki no visas sirds, ja mēs esam piedalījušies kādā draudžu veidotā korupcijā, kad, ja mēs esam bijuši korumpēti, ka mēs esam piekāpušies kaut kādas miesas iekārēm, jo Dieva vārdā arī teikts, ja, ka mēs nevaram kalpot diviem kungiem, ja mēs nevaram kalpot gan Dievam, gan mamonam, mēs nevaram izpatikt gan cilvēkam, gan Dievam. Mamons, tas ir pasaulīgu cilvēku vērtības, bet mums ir jāizpatīk Dievam, un mums ir jāiet ar Dievu, neskatoties ne uz ko. Tikai tā mēs varam būt svētībās, būt mierā. Tikai tā mēs varam izbēgt no katastrofas, un mums ir jāizvēlas Dievs. Jo draudzē nav tikai viena gaismiņa. Ja viena gaismiņa maz var apspīdēt, ja, un viena gaismiņa neko daudz nedod tumsā, ja pasaule ir tumsā, ir daudz gaismiņu, un Dievs vēlas visas tās iedegt. Ja nekas nedrīkst mani kalpināt, nekas nedrīkst mani kontrolēt, tad ir jābūt mūsu nostājai patiesajai, un mums ir jārunā patiesība vienam ar otru, mums ir jāatklāj šīta patiesība, mums ir jābūt drosmīgiem. Jā, tas ir interesanti, ka šī sieviete mācīja, kad mums ir ar izsaucieniem jāatbalsta mācītājs, jā, un tas arī simbolizē to atbalstu, kuru mācītāji vēlas, jā, kad ir
jāatbalsta tikai viņi, tikai šī viņu kalpošana, un es tiešām ļoti daudz esmu dzirdējusi tieši šādu mācību praktiski visās draudzēs. Nav tādu draudžu, kur ir savādāk kaut kas, bet Dieva vārdā ir rakstīts pilnīgi kaut kas cits. Tātad viss tas ir neīsts, tas ir viltus, un tam ir jābeidzas, ja mēs vēlamies iet tālāk un būt svētīti faktiski, nevis iet kādā nebūtībā un postā. Un tādēļ ir tiešām jāsaprot, ka nepaklausība tā ir buršana, un katra nepaklausība ir burvestība, Tā ir teikts arī Bībelē, kad katra nepaklausība ir burvestība, un mēs esam tiešām brīnišķīgu, brīnumainu Dieva darbu liecinieki, un mēs varam liecināt par to darbu, kuru Dievs ir mūsos izdarījis, varam liecināt to, kad mums ir devis viņš daudz dāvanas, kad draudzē Dievs ir devis daudzas dāvanas, nav tikai viena dāvana, nav tikai mācītāja dāvana, kurā aizēno citas dāvanas. Citas dāvanas arī ir ļoti, ļoti svarīgas, un pat svarīgākas. Mēs zinām, ka Bībelē ir teikts, kad draudze tiks celta uz apustuļu un praviešu pamata. Tātad draudze ir ļoti novirzījusies no šīs pamata patiesības par to, kā patiesībā draudze tiek celta. Un kas tad ir pravietis? Tas ir cilvēks, kurš dzird un runā Dieva vārdu. Tātad draudze var tikt uzcelta tikai uz Dieva vārdu. Tikai uz Jēzus pamata celta draudze ir Dieva draudze, un tāda vieta vienmēr būs svētīta un būs Dieva svētībās, kura ir stipra Dieva vārdā. Tā ļoti gari sanāk, bet vēl ir svarīgi pateikt par to toleti, ka es redzēju, kad šī te sieviete, kur pieprasīja šo te maksu, šo te naudu, viņa paprasīja, ko es tur darīju tajā draudzes namā. Un es atbildēju, ka es biju toaletē pie šīs bērnu dārza vadītājas, un kad viņai nebija citas opcijas, viņi nevarēja mani nepieņemt savā kabinetā, kur bija viņas tā toalete. Tur bija vairākas kabīnes. Un toalete, tas vienmēr ir par tīrīšanu, Dievs lieto mūs, lai attīrītu savu draudzes klonu, Un nav citas opcijas, tāpēc, kad to dara Dievs. Dievs pats lieto, viņš izvēlās savus veidus un cilvēkus, kuri kalpo šajā darbā, teiksim tā, pie viņa tīrīšanas darbiem. Un tas, kad tas bija parādīts kā bērnu dārs vai ne, un kā bērnu dārs direktori pateikts, kad tad tiešām tas ir, kā teikt, neattīstījies savā veidā, vai ne, kad tie ir bērni, pēc savas attīstības Dievā, un ir direktore, šī te mācītāja, kur tos bērniņus pieskata. Šis arī ir ļoti svarīgs moments, bet ir jānotiek šai attīrīšanai, lai tas mainītos, lai tā nenotiktu. Jo Dievs vēlās redzēt to, ka viņa bērni nepaliek mazu bērniņu stāvoklī, ka ir jāpieaug, ir, kā teikt,
vajadzīgs jau šis te vīra briedums, iet uz šo vīra briedumu. Bet šo vīra briedumu draudzē bieži nevar sasniegt tikai šim te vienam mācītājiem kalpojot, ir vajadzīgas arī citas dāvanas, ir vajadzīgi dažādi instrumenti. Dažādi instrumenti, jā, lai viss nestāv uz vietas, lai viss nav tādā iedīglītī, maz dīglītis, lai varētu tiešām augt šis te stāts, jā. Es runāju par cilvēku, kurš ir kā stāts, vai ne, kurš jau izaugt var par lielu koku un nest jau augļus un tālāk jau būt par patvērumu kādiem citiem un par svētību. Nobeigumā es izlasīšu no Pāvila vēstules Efeziešiem, kur ir arī teikts, ka Dievs ir devis vairākas dāvanas, ne tikai mācītāju dāvanu. Tātad 4. nodaļa Efeziešiem. Tad no važās slēgt sava kunga dēļ es jūs mudinu dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājumu cieņa, visā pazemībā, lēnībā un pacietībā, cits citu, panesdami mīlestībā, censdamies uzturēt gara vienību ar miera saiti, viena miesa, viens gars, jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti, viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. Bet tik vienam no mums piešķirta žēlastība tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvinājis. Tāpēc ir sacīts, uzkāpis augstumā, viņš saņēmis gūstekņus, devis dāvanas cilvēkiem. Uzkāpis, ko gan tas citu nozīmē, ja ne to, ka viņš arī nokāpis šīs pasaules zemākajās vietās. Bet tas, kas ir nokāpis, ir tas pats, kas pēc tam uzkāpis augstāk par visām debesīm, lai visu piepildītu. Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem. Redziet, mācītāji ir pēdējais. Lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā. Tātad es apstāšos, tas ir dots tāpēc, nevis lai dižotos, lai kontrolētu, ja, lai manipulētu, bet lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu. Lūk, Kristus miesai par stiprinājumu, lai tie būtu. Līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā īsto vīra briedumu, Kristus diženuma pilnības mēru, tad mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni, kas cilvēku viltus spēlē, viņu viltīgas rīcības piekrāpti, tiek šurpu turpu svaidīti, padodamies katram mācības vējam. Bet patiesīgi būdami mīlestībā, visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus. Viņā visa miesa kopā saturēta un visādām palīga saitēm vienota, pastāvīgi aug pēc tām spējām, kas katrai viņas daļai dotas, kļūdami aizvien pilnīgāka mīlestībā. Tad es jums piekodinu, tas kungs ir mans liecinieks vairs nedzīvot tā kā pagānu tautas dzīvo, sava sirdsprāta tukšībā, nezināšanas dēļ, kas ir viņās un savas sirds trūlības dēļ aptumšojušās savā garā un atsvesinājušās no dievišķās dzīvības, zaudējušas kauna jūtas un sākušas nodoties izvirtībai, sagandēdamas savu dzīvi ar visādiem netiklības darbiem un mantkārību. Bet sludinot Kristu, jums tādas lietas nav mācītas. Turpretim jums par viņu stāstīts un mācīts tā, kā tas ir patiesi Jēzus garā.
ka līdz ar agrākās dzīvesveidu jums ir jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilcis iet bojā, un jāapģērb jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ik viens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi. Dusmās neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmojieties, un nedodiet vietu vēlnam, kas zadzis, lai vairs nezog, bet lai labāk cenšas sev sagādāt godīgu iztiku ar savu roku darbu, lai būtu ko dot tam, kas ir trūkumā. No jūsu mutes, lai nenāk neviens nekrietns vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem, un neapbēdiniet Dieva svēto garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai. Katrs rūgtums, ātra sirdība, dusmas, bāršanās un zaimi. Vispār katra ļaunprātība, lai ir tālu no jums, bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi. Piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis. Amen.